Šis dzīvoklis ir 87,6 kvadrātmetru, 3 istabu dzīvoklis. Ļoti plašs un ļoti gaišs. Šeit ir paslēptas arī grīdlīstes iekšā sienās, parketa grīda un nopērkot šo dzīvokli jums nāk bezmaksas parkings lejā pie mājas. Vannas istaba savukārt ir ļoti pieticīga un minimalistisku dizainu. Grohi toalets, pods, grohi, dušas sistēma, lofena izlieta un dvieļu žāvētājs. Divas no istabām un šī viena, kas ir 16 kvadrātmetru pretī, uzreiz ir 11 kvadrātmetru istaba, kur var tikt iekārtot kā bērnu istaba vai kā kabinets, kas ir ļoti svarīgi. Ir arī interneta rozetes, plaši logi, balkons un tieši smuki saulītes spīd. Katras sievietes sapnis mazs stūrītis, kur var iekārtot kosmētikas istabu, kur ir divas rozetes, vai arī garderobe, vai arī pieliekamo, apgaismots, ļoti plaša, augstiem griestiem un durvīm, kas saplūst ar sienu. Un studio istaba, jeb telpa 25 kvadrātmetri, kur ir iebūvēti grīdā radiatori, lai veidotu siltumu sienu no logiem un neveidotu kondensātu logos. Mums dod priekšrocību priekš lieliem logiem ar atveramām durvīm. Kā arī es teicu, neaizņem vietas, vēl joprojām paliekam pie tā, ka ir parketa grīdas un individuāli regulējami skaitītāji. Un varat nokrāsot sienu kopā ar durvīm pilnīgi jebkādā krāsā, un es saplūdīs praktiski pilnīgi kopā. Un kas ir arī ļoti man interesanta nianse, ka atverot durvis mēlīt visu laiku ir iekšā, kas nozīmē, ka jūs neaizcirsiet ne krēklu, ne jaku. Tajā momentā, ka jūs aiztaisat durvis, viņi izlec ārā, durvis ir cieti. Un arī vēl viena ļoti man interesanta nianse, ka jūs taisot cieti, izlec automātiski magnētisks turētājs, puļķītis, kas neļauj iesist durvīm pa sienu. Un pēdējā guļamistaba, kas ir 12 kvadrātmetri gandrīz, arī sastāv no daudz visādām rozetēm, siltumas sienām, lielajām balkonu durvīm un individuālu vannas istabu, kur mēs iesim uzreiz iekšā arī. Vanna, dušas sistēma, toalets, pods, izlietne, dvieļu žāvētājs un, kas ir interesanti, vanna ir ražota Latvijā no populāra latviešu zīmola PA.